Sveikiņi, mīļieši! Šodien sirds pieskāriens ir atnācis uz jaunajām telpām pie Ievas Beyond studijā. Un šodien mums ir tāds ļoti kauzīgs, mājīgs pasākums. Un par šo māju sajūtu mums pastāstīs Ieva, kā tad šī medus kopa šeit ir radusies. Sveiki visiem! Es esmu Ieva. Un jā, es pat nezinu, no kura gala lai sāku par šo visu stāstīt. Sāc no sākuma. Kā šīs brīnums radās? Kā jau visas labākās lietas, vai vismaz lielākā daļa no tām, šis tapa pavisam neplānoti laikam. Jā, absolūti neplānoti. Tas kaut kādā mērā bija periods, kurā es pat biju sev pateikusi, ka varbūt vispār viss ir jāliek nost. Laikam pats sākums ir ar to, ka es esmu masiere, jau tie ir 15 gadi, un man paveicās, jo man bija skolotāja, kas mūs arī ievirzīja uzreiz ezotērikas ceļā, un tas palīdzēja iepazīt sevi, izpētīt sevi, attīstīt sevi dažādos virzienos, un tā tas viss ir apaudzis. Un jā, tā ceļa aizveda, ka 3 gadi pabiju Zviedrijā. Arī absolūti spontāns lēmums toreiz, bet es zināju to, ka es braucu uz Zviedriju, jo es braucu arī tur tātad masēt. Man tas nemainījās. Uz to brīdi jau es zināju, ka tas ir tas, ko es pamatā vēlos darīt. Man tas vienmēr ir paticis. Tas ir vienīgais darbs, ko es daru vairāk nekā gadu, jo vispār tie darbi ir vienmēr gads, tā ir tā robeža, cik es vienmēr varēšu izturēt, un tad paliek garlaicīgi, tu saproti, ka īsti nav izaugsmes, un tad tu meklē kaut ko citu vietā, apnīk un tā. Bet šī nodarbošanās ir arvien vairāk, es saprotu, cik dziļa, bez robežu un unikāla tā ir. Lūk, un tāpēc man tas patīk, jo tas ir interesanti. Lūk, un tad Zviedrijā tas savukārt atkal man iegāja vairāk tādā kā mazliet rutīnā, un tā rutīna atkal atcita visu vēlēšanos to darīt. Un tad, kad mēs atbraucām pēc 3 gadiem atpakaļ, tad mēs nē, es tagad kādu laiku toču nemasēšu, negribu šito visu darīt un tā. Bet kaut kādā brīdī jau tu tā kā no sevis jau aizmukt tu nevari, un atnāk... Noteikti nav iespējams, esmu mēģinājusi. Jā, un atnāk vajadzīgās īstās situācijas vai cilvēki, kas tā kā tev tā, hei, varbūt jau nav nemaz tik traki. Man vecākais dēls palūdza, lai es viņiem pamasēju muguru, un tad man bija tāds, labi. Pati jau tā būtība tam visam man patīk. Un toreiz mēs, patiesībā šo studiju mēs atvērām divatā, ar vēl vienu citu Ievu, arī ļoti, arī fantastisku masieri. Viņi vairāk specializējās lamī masāžā. Lūk, un tā mēs te atnācām apskatīties vienkārši kabinetiņus sev. Un tad es vainagojās ar to, ka tomēr sapratu to, ka var ņemt arī visas telpas, un tālāk domāsim, kā ar to visu tik galā. Bet tā galvenā, bet redz, atkal interesanti, tā Zviedrijas pieredze bija. Bez šīs Zviedrijas pieredzes nebūtu varējusi izdarīt to, ko es apņēmos darīt šeit. Jā. To, ko es tevī saklausu, ir viens tas, citronsāle. Ir viens tas, kad kā tas visums, viņš reāli pārbauda, un tad, kad tu to pārbaudījumi esi tā kā, izturējis, tu tā kā ej uz priekšu, un arī tas, kas ir tavējais, viņš tev jurdīs, un tad, kad tu saki, ok, labi, es pamēģināšu vēlreiz. Un tad ir ciks, un viss saliekās kopā. Tā es to dzirdu. Pie šīs atkāpes man noteikti ir jāpiebilst, ka to es arī
tā īpaši spilgti un uzskatāmi izdzīvoju arī šobrīd, jo tas mans skatījums uz to, pieņemsim, kas ir izdegšana, tas pa lielam ir tas, tad, kad mēs nedaram to, ko mums ir jādara. Un tā enerģija, kas it kā tevī tiek vairota un rodas priekš šo lietu darīšanas, ja tu viņu apslāpē, es nezinu, visiem iespējamajiem veidiem, ja viņa tur pārdeg, un tad mēs jūtamies ne īsti labi arī paši galu galā. Un savukārt, tad, kad es saņēmu impulsus atkal no dažādiem cilvēkiem un es saņēmos izdarīt, kaut vai pirmais solis bija uzrīkot atvērto durvju dienu šeit studijā, tad... Starp citu ir riktīgi forši, es tur biju. Tas viss process, kā līdz tam viss nonāca, viņš vienkārši, pirmkārt, tāda sajūta, ka tev dod tik daudz tās jaudas, iekšā liekas, no kurienes tā enerģija vispār nāk. Jā, vai ne? Un tad, kad tu dari to, ko tev ir jādara, ko tu varbūt esi palicis malā, bet tad, kad tu atkal tam pieslēdzies, ja tu dari to, ko tev ir jādara, tev dos gan enerģiju, gan saliks visus apstākļus, gan iedos visus resursus vajadzīgos, lai tas notiktu. Jo manā gadījumā man pat nav tik ļoti kā bailes no kaut kā neizdarīt. Man ir tīrā neizdarīšana. Tas ir arī man kartēs kaut kur ierakstīts, ka man ir vienkārši tā darīšanas vaina. Un es tiešām cenšos ar to strādāt, un šis man bija tāds ļoti uzskatāms piemērs, ka tā ir jādara, kā tas strādā. Jā, un tad tev ir tāds, šitā, labi, tad arī visu to pārējo darīt. Jā, jo ne jau pavelti mums atnāk idejas, tikai cik no viņām mēs realizējam. Un es par tām idejām, kurās tu pilnīgi savā visā iekšējā būtībā jūti to, ka, šitas ir riktīgi forši un to vajadzētu izdarīt. Un tad, cik mēs izdaram? Viņas parasti neliek mierā, tu viņas tā centies. Labi, tagad nav laika. Viņas saka, bet varbūt tagad? Nē, tagad, varbūt tagad. Un, es ļoti saprotu, ko tu runā. Tas ir, un tad atkal atgriežoties pie tā, kā tad mēs ar Ievu, viņai patiesībā tas lielais paldies par šo nosaukumu Be Beyond. Mēs viņu arī nelatviskojām, jo latviski nemaz to tā īsti nevar pateikt. Ja, tā doma ir to be beyond. Tā kā būt mazlietiņa aiz tās kaut kādas pieņemtās robežas. Tad tā doma, ja tu atnāc pie mums kā klients uz šajieni, tad katru reizi tev ir iespēja paplašināt savas apziņas robežas un pakāpties mazliet solīti tuvāk sev. Jā. Un arī tā ir arī tāda mana pārliecība dzīvot, censties dzīvot to savu sevis labāko versiju maksimāli. Protams, cik tas ir iespējams, nevienmēr mēs esam, tas viss tik labi sanāk, bet vismaz piedomāt pie tā, vai ne? Un arī tad cilvēkam iedot to pašu sajūtu, ka tā var, tas ir iespējams. Un šis tā var, tas ir riktīgi jāpatur prātā, un kā mēs pirms tam runājām, kā es tev stāstīju par to, kad noturēt, saredzēt, sajust to, ka tu esi, ka tu vari. Un tā arī sanāca no Ievas puses. Viņa bija tas, kurš saveda cilvēkus šeit iekšā, bet tā arī viss salikās. Atnāca viens meistars, kas ir, piemēram, mums ir Ķīnas tradicionālās medicīnas ārsts meitene, kas ir 17 gadus dzīvojusi un mācījusies Ķīnā. Ja, un Ieva atkal bija tā kā, meistars tajā savā lomī specifikā. Es ar savu masāžu, kas ir tāda vienlaikus gan ļoti spēcīga, gan arī tādā pašā laikā ļoti dziļi atbrīvojoša, transformējoša. Viņai tāda kā klasiskā vai klasiski ar enerģētiskā? Vai varbūt viens bez otra? Es domāju, cietinoši enerģētiskā, tāda kā... Manā skatījumā tas tāpat ir nedalāms, jo šie procesi notiek atkal. Tā ir arī, starp citu, viena tāda ļoti svarīga piezīme, ko es noteikti vēlos pateikt, ka tas, ar ko es dalos, tas ir mans redzējums, tas ir tas, kā
pasaule notiek manā skatu punktā, un tā pilnīgi noteikti nav vienīgā, tā nav noteikti vienīgā patiesība. Ja? Katram viņa var būt savādāka, tāpēc nav noteikti jāpieņem kā 100%, ka vot es tagad tā un tagad tā tikai ir pareizi. Bet tad, jā, manā skatījumā šīs lietas notiek jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā cilvēks to jūt, apzinās, saprot, tic tam un tā tālāk. Viņas notiek. Un, tālāk jau ir, ja mēs spējam to noķert, apzināties un varbūt pat apzināti vadīt, ja? Tad, protams, tas process notiek vēl dziļāks, vēl intensīvāks un ir tas rezultāts arī attiecīgi. Jā, jo ņemot vērā to, ka masāžas man arī tuvas ir, es to uztveru tādu kā meditāciju. Man vismaz vienmēr viņa sanāk tāda kā meditācija. Un kāpēc es prasīju par to jomu? Jo ir cilvēki, kuriem vajag to strukturētību, bet es pilnīgi tāpatās kā tu, redzu to tādā saplūšanā, plūsmā, jo, pilnīgi tā, izteikties banāli, ja, sirds ir šeit, rokas ir sirds, pagarinājums, ja. Un tā sirds frekvence, kuru katrs cilvēks individuāli dod, viņu nevar nenosaukt, ne kaut kā nostrukturēt, tu viņu vari sajust, jo tas ir tas sirds pieskāriens. Jā, un lai nobeigtu vienkārši tā mazliet strukturizēti, ja šim pieiet, tad nobeidzot par to, ka studijā ir forši meistari, un tā doma bija par to, ka tātad tie meistari, kas mums sanāca šeit strādāt, katrs bija tāds, kurš dega par to, ko viņš dara. Tā, ka tiešām es līdz kaulam mīlu savu nodarbi, attiecīgi arī sanāk, ka tam cilvēkam ir pašam jau cita attieksme pret to, ko viņš dara. Attiecīgi arī cilvēks, kurš atnāk pie šī meistara, ja, var justies droši, un tad arī tas rezultāts attiecīgi ir jau vēl labāks un tā. Tā kā šim visam ir divas puses, ja, no meistara puses, ka arī meistarim ir forša vieta, kur strādāt, ja, un tad arī ka cilvēkiem, kas nāk pie mums, izzināt sevi, ja, pieredzēt sevi caur dažādām nodarbībām, jogas, mums notiek somatiskās vingrošanas un dažādas meistarklases semināri un tātad arī visas procedūras, kas ir kabinetos, ja, lai vai ko cilvēks izvēlētos atnākt pie mums pieredzēt, tas viss ir tāpēc, lai cilvēkam ir iespēja pietuvoties savai patiesajai būtībai. Kāpēc mums ir tas vajadzīgs? Tāpēc, ka tā mūsu iekšējā balss, tā mūsu būtība nekad mums nesamelos. Ja, un ja mēs viņu iemācāmies sadzirdēt, ja mēs viņu atpazīstam, saklausam un sākam uzticēties viņai, ja, tad mēs to savu ceļu iesim tajā pareizajā virzienā, vairāk vai mazāk, un tas mums tā kā palīdz būt laimīgākiem un saglabāt iekšējo mieru. Jā, un atnākt pie sevis, jo tad, kad ir miers, tad arī esam mēs. Un kā ir, tu teici, dažādas meistarklases, tātad sanāk cilvēks, kuram ir tā sirds teiksme, viņš noskatoties šo raidījumu, var teikt, Ieva, jā, bija Bjorns, es arī gribu. Un viņš var atnākt, un, piemēram, man ir šāda meistarklase. Jā, protams, pie mums var īrēt telpas, ir šī zāle, kurā mēs esam šobrīd, viņa nav liela, bet viņa ir, pietiekoši liela, lai tā būtu tāda vidēji neliela grupa, un tad pašā laikā tas ļauj dot šo te vēl individuālo pieskārienu arī katram, kas man liekas arī mūsdienās ir tā lielākā vērtība. Man arī pašai ir bijusi pieredze, ka tu aizēji, pieņemsim, uz kaut kādu vingrošanas nodarbību, kur tev ir 10 cilvēki grupā, vai tev tur pretim ir lielais fitnesa klubs, kur tā pati nodarbība, un tur ir 30 cilvēki, un kurš vada, viņam ir pilnīgi vienalga īstenībā, vai tev tur sanāk, vai tu pareizi dari, vai ne, viņš arī tīri fiziski nevar tam izsekot. Un mums ir šī te atmosfēra par to, par klātbūtni. Jā. Un tad, kad es biju atvērtajā durvju dienā, es izbaudīju dažas no sesijām, un es varu uz savas ādas pārliecināti pateikt, ka tiešām tā
tā attieksme un tas pieskāriens ir ļoti, ļoti tāds īpašs, individuāls un tiešs. Atvērto durvju dienu, tas galvenais mērķis parasti ir parādīt telpas un parādīt arī meistarus, kas šeit nāk. Jā. Citi ir biežāk, citi ir retāk, bet kā parādīja tas kopējais jau mērķis, uz ko visi šie meistari strādā, ir viens. Lai palīdzētu cilvēkiem. Vienalga, vai tas ir caur fizisko ķermeni, vai tas ir palīdzot caur prātu, izprast sevi, iepazīst sevi un tā, vai atkal enerģētiski. Jā, tas jau ir vienalga, ko tu dari, galvenais ir darīt. Jā, jo tur ir diezgan daudz cilvēku. Varbūt tu vari pastāstīt sīkāk, tā strukturētāk. Kādas tad šūniņas var atrast pie tevis? Tā tad ir kaķe, ko es jau minēju, kas ir Ķīnas tradicionālās medicīnas ārsts, arī imidžu terapeits. Imidžu medicīna ir, mūsu izpratnē droši vien visvienkāršāk to nodefinēt kā alternatīvo medicīnu Ķīnas tradicionālajai medicīnai. Tad arī to viņa ne tikai pati veids, bet arī pasniedz. Tad mums ir dažādi masieri. Mums ir, Dievs, man tagad ir jāsāk pat domāt, jo mums ir arī kabinets, kurš ir pieejams īrei tiem, kam interesē, teiksim, pa stundām, pa pusdienai, dienai, ar mērķi atstāt tiem meistariem, kas varbūt ar savu šo sirds darbu nenodarbojas kā ar pamatlietu, bet tad, lai viņiem ir iespēja šādu un tad atnākt pēc nepieciešamības. Cigunu nodarbības šobrīd mums zālē notiek arī dažādas jogas, ir kundalīni joga, ir hatha joga, somatiskā vingrošana, tā foršā praksa, ko mums Ieva Drēviņa parādīja, kur mēs veidojam jaunus neironu savienojumus smadzenēs, un tad tu pilnīgi saproti, kā smadzenes meklē failu, kā šito izdarīt, kas nav tik vienkārši, un es biju pat savā ziņā pārsteigta, man šī tāda forša praksa šeit zālē notiek, es nemaz nezināju, jā. Pamēģiniet paši arī kādreiz noliec pēdiņu uz zemes un pamēģini sākumā atsevišķi īkšķi pacelt, nolaist zemē un pēc tam pārējos pirkstiņus. Tas ir ļoti grūti. Jā, un arī... Bet ļoti liederīgi. Ļoti, jā, un arī katra meistara stāsts. Jo es katrai, kad uzrunāju par to, ka veidosim šo pasākumu, man ir svarīgi nodot nevis stāsti par to, pieņemsim, kas ir kundalīni joga, jo atkal to mēs varam izlasīt, vai ne? Kāpēc tu to dari? Kāpēc, pieņemsim, tu Ieva Drēviņu vadi to somatisko vingrošanu? Viņai ļoti skaisti stāsts tam apakšā ir, un tā būtu katram meistaram, un tas ir kolosāli, jo man arī gribas gluži tāpat kā arī tavs mērķis visām šīm sarunām, ko tu veido, ir parādīt, apvienot, bet arī parādīt to stāstu apakšā tam. Jā, tāpēc saucās sirds pieskāriens. Jā, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Un tad droši vien gan izvēl man dabīgi nāk, kāpēc es daru to, ko es daru. Tas īstenībā ir tāds ļoti dziļš jautājums. Un, man vienmēr ir paticis jebkas tas, kas palīdz cilvēkam uzlabot viņa ikdienas kvalitāti. Tāpēc masāža. Jā, jo ar to var ļoti efektīvi noņemt sāpes, uzlabot miegu, nomierināt nervu sistēmu un visu pārējo. Ja es esmu kādreiz strādājusi ar kādiem produktiem vai kaut ko tam līdzīgi, tad arī priekš manis tam, pieņemsim, ir ļoti liela nozīme. Un man ir svarīgi tas, ko, pieņemsim, es iesaku cilvēkam, ka tas tiešām ir labs un es esmu pati, pieņemsim, to pārbaudījusi. Un, lai, tajā ziņā, tā kā viss, ko es daru, vienmēr ir vairāk vai mazāk saistīts ar to, kā palīdzēt cilvēkam iedot pievienoto vērtību viņa ikdienai. Tā. Jā. Un šobrīd laikam tā arī sanāk, ka es arī eju uz tādu jau lielāku to mērķi. Jā, viņš pats ir aizgājis tajā virzienā par to, ka zem šī viena jumta salikt kopā. Un tomēr uzreiz arī skan cauri tie vārdi, kam mēs pieskārāmies iepriekš par cilvēku unikalitāti. Tas, man liekas, šī tēma kļūst ar vien aktuālāka. It īpaši jaunā laika enerģijām ienākot, tas ir, man liekas, pats svarīgākais, ko man gribas cilvēkiem nodot. Tu drīksti būt tāds, kāds tu esi, jo tieši tāds tu esi visumam vajadzīgs. Tieši tāds un ne savādāk. Tieši tāds tu esi labs, gana labs. Jā.
man pāris dienas atpakaļ es spēlējos ar savu robotu. Un šķirstot Facebook, man tāds pārņēmu eksperimentu. Es domāju, nu labi, es tagad paeksperimentēšu ar savu robotu. Un tas rezumē tam robotam bija, tur bija par alu un par mākslīgo intelektu un to visu, ko viņš tagad tā kā dara un nākotnē vēl darīs. Tas rezumē bija, ka galvenais ir, lai cilvēks pienāk pie sevis, kas tad viņš ir, ja izņem ārā to viņa inteliģenci. Jo mēs ar to prātu ļoti daudz šūmējamies. Un tad, kad viņš ir, ka viņš ir tā kā atdots kādam, vai man meditācijas skolotāja saka, tagad aizsūtīsim tavu pulkvedi uz Maldivām. Un tad, kad viņš ir aizsūtīts uz Maldivām, tad paliek tas es, tā esence, tas, kas tad ir tas īstais kopums un radītājs. Un te to var ļoti, ļoti labi sajust. Ir sevišķi tos cilvēkos. Un tādī brīnišķīgajā pasākumā, kuram tu man uzaicināji. Būs jau vēl rudenī noteikti atkal būs atvērto dušu diena, droši nāciet. Varēs tā, noteikti ir vesela diena, ar to ir jārēķinās, jo ir daudz meistaru un visiem gribas kaut ko pastāstīt. Es jau smējos, droši vien jātais 2 dienu pasākums, lai tā visam var vairāk un dziļāk pieskarties. Jā, un patiesībā es tikai varu pabrīnīties, kā tik jaudīgi, spēcīgi cilvēki ir šajā laukā sanākuši un labprāt rada šo visu priekš cilvēkiem. Jā. Mums te ir šis kārtas, kā mums sievietēm, dievišķā sievišķība. Skatīsimies, ko viņas labumu te saka. Vienkārši ziņa, ja? Mums abām un visiem. Education. Education ir izglītība, būtībā šis pasākums arī ir visnotaļ savienojošs un informatīvs, izglītojošs. Tā kā sarkanais eņģelis pateica pareizi. Un ir Serafīna. Droši vien vajadzēs grāmatiņu palasīt vairāk. Ok. Bet var jau no viņas arī paskatīties. On sessions. Tu jau, godīgi sakot, tur jau var arī redzēt. Var, jā. Tur ļoti labi var redzēt, ko viņa nozīmē. Čūska. Čūskai gudrības, dzīvības, seksualitātes, sievišķības simbols, kas savienojās 2 vienā. Un kur arī dievišķā uguns, kuru mēs radām ar savu enerģētiku. Portāliskas un eģiptiskas notis. Tā kā, bet labi. Bet varbūt to grāmatiņu mēs vēlāk. Jā. Un vēlējos arī šīs tev parādīt, jo šitās ir no Esība pastaiga dabā,
viņām ir riktīgas foršas simboliskās kārtas. Un šo es tev tikai, tā, aizskrēja. Un tas pats atkal izkrita. Neliec apakaļ, tā, tad tas nav tāpat vien. Jā, šī kārts ir kauli, bet es viņu redzu, viņi ir kauli iemieso pirmotnējo patības daļa, kas ir uzticīga brīvībai un dabiskajam. Tie atspoguļo patiesību, kā reiz tiksim atdalīti no visa, kam reiz piešķīrām svarīgumu. Es to redzu kā brīvību, un brīvība arī ir tā dievišķā mīlestība manā uzskatā. Bet katra brīvība neatbrīvo no atbildības. Bet ņemot vērā to, ka tas ir kauli un tevi kauli ietver iekšā mugurkauls, ģimenes vienotība, nepārtrauktība, vitalitāte, spēks, atjaunošanās, patiesība, atbalsts, atzimšana, pirmotnējā iedava, mirstība, brīvība un izturība. Es to redzu kā stabilitāti, strukturētību un veselību. Jo kauli ir tas, kas mūs uztur, kauli ir tas pamats. Kauli ir arī mūsu saknes. Un kauli visam pa visu ir Saturns. Un Saturns ir ļoti gudra enerģija. Tā viņš ir, jā. Jā, tad mēs veiksim pie tevis šo burvīgo sarunu. Man noteikti gribas iedrošināt cilvēkus nebaidīties no savas unikalitātes. Tas ir arī tas, ko es plānos turpmāk vairāk virzīt. Man ir uztapis tāds praktiskais seminārs. Šobrīd es viņu tā kā vairāk virzu uz masieriem, jo tie ir man vistuvākie, bet, protams, ka tas ir noderīgs jebkuram, kurš gan strādā ar cilvēkiem, gan arī, faktiski arī ikdienā tur ļoti daudz ko var priekš sevis paņemt, bet jā, sāksim ar masieriem un tad skatīsimies, kur tas aiziet, jo masāža tas jau ir daudz vairāk nekā tikai pieskāriens, nekā tikai noglaudīšana, muskuļu izmītīšana, vispārējais. Un es zinu, ka ļoti daudz to nedara. Nepieiet tam tā būtiski dziļi. Ne visiem arī tas tā ir vajadzīgs, bet... Arī, un es domāju, pēc sevis skatoties labi, man tur ar to Marsu ir tā, un varbūt tiešām tur nevaru baigi rukāt, bet man, ko es esmu lielākais pa dienu ņēmus, ir 3 cilvēki. Un ar tiem 3 cilvēkiem būtībā, enerģētiski ir visnotaļ, jo tu tiešām tu ienirsti, tur reāli meditācija, tur ir saplūšana. Un tas individuālais meditatīvais pieskāriens, viņš pat nemaz nevar būt kvantumā, jo viņam ir jābūt tādam. Tur atkal ir dažādas prakses. Kā es to redzu. Jā, man vienmēr ir palīdzējuši dažādas enerģētiskās prakses, kā sevi attīrīt, kā sevi uzlādēt, uzpildīt, aizsargāt, lai tu sev nenodari pāri un otram cilvēkam nenodari pāri. Tā arī, protams, ir viena no lietām, ko es vēlos nodot tālāk, jo man burtiski vakar sanāca saruna. Man šobrīd arī ir viena meitene praksē pie manis nāk, un tad mums ir šādas sarunas interesantas. Un pieņemsim, viņi iziet čempiju masāžas apmācību, kas pēc būtības ir ajurvēds. Masāža ar ļoti spēcīgu enerģētisko iedarbību. Teorētiski viņiem to pastāsta, bet kā tas praktiski notiek, viņiem to nepastāsta. Un savulaik es atceros čempiju masāžu, tā bija pirmā masāža, pie kuras es reāli fiziski sajūtu enerģētisko plūsmu rokās. Tā kā pilnīgi līdz elkoņiem man bija tāds. Bet man bija paveicies, jo man blakus kabinetā bija skolotāji, pie kuras es aizgāju izstāst. Viņi saka, jā, tā vienkārši ir enerģija. Man tā tas notiek. Zin, kā priekš man tas kaut kas tāds bija. Jā. Kam var pajautāt tie masieri, kas ir izmācījušies? Es nezinu, kaut kur, citās skolās, kur nestāsta par šīm enerģētisko pusi, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Līdz ar to
es gribu, lai cilvēkiem iedod šo te vietu, telpu, vietu būt viņiem, kur viņi var uzdot savus jautājumus, justies saprasti, ka pa viņiem nedomā, ka viņi ir dīvaini, ja viņi runā par enerģijām vai kaut kādām tādām lietām. Lūk, un vēl, kas ir tas, ko es vēlos nodot cilvēkiem, ir tas, ka tas viss vajadzīgais ir mūsos iekšā, lai nezaudētu to dzirksti pret to, ko mēs darām. Jo mana pieredze arī rāda to, ka man gribējās, teiksim, ko vēl es varu jaunu iemācīties. Es tur aizgāju buļodas, izmācījos, tibets buļodu. Es pamēģināju viņu tīrā veidā, es saprotu, tā man tas nav īsti līdz galam priekš manis. Bet es ļoti labi sajūtu, kā es to varu integrēt savā procesā iekšā. Un tad tur to izmācies, un tad tur to izmācies. Un tu visu laiku kā gaidi kaut kādu, kaut ko, ka tev tā dzirksti, bet viņi visu laiku apdziest, jo tas sākumā pamēģina, tas ir kaut kas jauns, tev liekas forši un interesanti, bet pēc brīža tāpatās tas noplok. Un tad brīdī, kad man izdevās atrast to īpašo, unikālo lietu, kas nāk tieši no manis masāžas laikā tam cilvēkam, kopš tā brīža man nevienā brīdī nav garlaicīgi to darot, sauksim to tā, jo katra masāža iznāk tik unikāla, ka tev ir ļoti interesanti tāpēc, vienam cilvēkam tās, teiksim, vienā nedēļā tā masāža ir viena, un pēc nedēļas viņam jau viņa būs savādāk, jo tajā brīdī ir tā. Es pilnīgi varu piekrist, man nesanāk, es nevaru, man vienam cilvēkam pat par tiem 3, ko es runāju, es esmu tā kā apguvusi tos standartus, bet man nesanāk pēc standarta. Katru reizi sanāk savādāk, un to savādāk es nevaru atkārtot. Jā, un te ir atkal tas cilvēks, tas meistari iekšējais darbs ar sevi, iemācīties noticēt tam, ka pirmkārt tu tā vari, ka tev tā sanāk, un ka tieši tā ir jābūt, uzdrīkstēties tā strādāt. Un tā kā ticība sev vairot, un tā kā atbalsts šajā virzienā arī. Jā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svētīgi. Ļoti svētīgi. Un mūs arī dievietes, daba atbalstīja. Labi, mīlīši, tev mājaslapa tak links. Šobrīd viņa nav aktīva, vairāk par mēģināt sakot līdzi sociālajos tīklos, studija Beyond. Jā, tad Instagram. Vai Facebook. Vai Facebook. Tā kā mīlīši riktīgi kaifīgi. Un, protams, sievietēm kaifs ir pirmajā vietā, bet vīriešiem arī vajag to čiliņu. Tā kā laipni lūgtu. Lai top.